cilvēks pāris dienas atpakaļ uzdeva jautājumu, kas īsti ir kristietis, kas ir kristietība. Un es vēlētos atbildēt tā, ka kristietis pirmām kārtām nav tas cilvēks, kurš ir kādreiz kaut kur, varbūt pat pašam sev nezinot, kristīts bērnībā vai zīdaiņu vecumā. Ir ļoti daudz kristiešu, kas dzīvo kristīgu dzīvesveidu un pazīst Dievu, kas nemaz nav kristīti. Būt kristietim nenozīmē būt kristītam. Kristietis ir tas, kas pazīst Dievu, kas pazīst Jēzu Kristu. Kristietības būtība ir Dieva pazīšana un attiecības ar Dievu. Ja kāds saka, ka kristietis jau nevar tā nemaz dzīvot, redz, viņš tur nevar iedzert vai uzpīpēt, vai viņš nedrīkst šito un to, kristietība nekad nav bijusi. Īsta kristietība nekad nav bijusi tas, ko tu drīksti vai tas, ko tu nedrīksti darīt. Kristietība īsta ir brīvība. Brīvība Kristū. Bet no otras puses šo jautājumu var atbildēt arī tā. Bija vispirms kristieši, kāds ir aprakstīts arī apostuļu darbu grāmatā, Bībelē. Pēc tam kristīgā baznīca sašķēlās. Jā, tā mēdz notika, ka cilvēki nesaprotās un katrs turās pie saviem uzskatiem. Apmēram 10 gadsimts atpakaļ izveidojās divas kristīgās baznīcas, Austrum un Rietum. Varētu teikt tā, Austrum pareizticīgā baznīca un Rietum katoliskā baznīca. Pēc tam droši vien, ka būtu jāpiemina Mārtiņš Luters 16. gadsimtā, kad viņš saprata to, ka kristietības pamats ir svētie raksti, jeb Bībele. Un viņš nolēma, ka Bībele ir jāiedod tautai, vācu tautai, un pēc viņa piemēram sekoja ļoti daudz pasaules tautas, sāk tulkot Bībeli. Baznīca bija tā, kas aizliedz Bībeli lasīt. Jūs iedomājaties šo te ārprātu. Baznīca, kurai vajadzētu stāstīt par Dievu un mudināt, iepazīt rakstus, aizliedza līdz pat nāves sodiem, aizliedz lasīt Bībeli. Luters to visu atdeva, un līdz ar Luteru sākot izveidojās tā saucamā protestantiskā kustība. Viņš meklē svētajos rakstos atbildes uz saviem jautājumiem un saskaņo savu dzīvi ar Dievu prātu, jo Bībele ir Dieva balss. Tā varētu īsumā atbildēt uz šo jautājumu, kas ir kristietis, kas ir kristietība.